Kas šodien notiek? Kā mēs ejam kopistiski, normālā sapulcē, apzinoties to, ka mēs dzīvojam pakļautībā dažām organizācijām, kuras pludina mūsu upēs sūdus iekšā, visā ķīmija, piesārņo gaisu, piesārņo upes, dod mums modificētu pārtiku ar visādiem ģenētiski pārveidotajiem veidojumiem, kas mūsu organismu sagroza un disconnect mūsējo apziņu un sajūtu ar zemi. Saprot, notiek disharmonija. Mums vienkārši izjauc, noņem no zemes nost ar modifikācijām, ar ķīmiskiem piesārņojumiem, visām tām lietām, ar narkotikām, ko iepludina politiķi iekšā visā mūsu zemeslodē. Padomājiet paši, kādā veidā vispārībā pasaulē var būt narkotikas. Ja ar mūsdienu līdzekļiem, novērošanas līdzekļiem, var pievilkt klāt no satelīta, ko tu lasi, kā var neatrast tos, kuri pārdod narkotikas. Tas ir viss organizēts no viņu puses. Un šitie mūsējie valdības vīri tikai mazi kalpi. Sūdgabali. Ko jūs tagad domājat? Ejam vai nē, vai skrējam ar pret priedko? Zum, bum, ieliec internetā. Internets ir vienīgā vide, kur tu reāli var atrast normālu informāciju. Jā, un Vatikāns glabāja reālo informāciju par Jēzu, viņš nemaz nebija Dievs.